Tiek ziņots, ka revolucionārā gvarda ir zaudējusi savu centrālo komandu Irānas teritorijā, kamēr režīms noraida jebkādu pamieru un turpina virzīt konfliktu uz priekšu. Rezultāts ir haosa situācija, kurā vadītāji ir pazuduši, pavēles ir neskaidrs un uzbrukumi turpinās pat bez redzamas koordinācijas. Augšgalā notikušais ir vienkāršs. Irānas revolucionārās gvardas centrālā komandas struktūra Teherānā iespējams tiks sagrauta pēc uzbrukuma sērijas, kas skāra objektus, bāzes un ar Irānas militāro aparātu saistītās vadības personas. Šīs krīzes centrā parādās revolucionārās gvardas vadītāji, tās reģionālie komandieri, Irānas ārlietu ministrija, Donalds Trumps, Marko Rubio. Un arī Izraēla, kas turpina sadarboties ar Savienotajām valstīm, lai iznīcinātu režīma militārās spējas. Vislielāko ietekmi tas atstāja Irānas galvaspilsētā, taču pēc jaunākās pieejamās informācijas šī ietekme jau izplatās arī uz citām Irānas teritorijām un strateģiskiem punktiem Persijas līcī. Šajā kara situācijā galvenie revolucionārās gvardas līderi neparādās publiski un nesazinās skaidri. Un viņi ir atstājuši vietējos un reģionālos komandierus bez skaidras vadības. Rezultātā lauka apstākļos paliek atsevišķi kodoli, vienības darbojas izkliedēti, un palaišanas turpinās pat bez redzamas centrālās vadības klātbūtnes. Tas palīdz izskaidrot, kāpēc režīms šķiet arvien agresīvāks un vienlaikus arī apjucis. Teherānā ietekme jau tiek raksturota kā smaga. Galvaspilsētas rajoni atkal tika skarti, strateģiskajos rajonos bija jauni sprādzieni, un pilsētā atkal valdīja bailes. Vienlaikus kontrolpunkti, kas bija izkaisīti pa pilsētu un citos reģionos, mainīja savu formu. Sākumā tie bija stacionāri, pēc tam tika pārvietot uz tuneļiem un drošākām vietām. Tagad tie kļūst mobilāki, izmisīgi cenšoties samazināt zaudējumus un saglabāt kaut kādu iekšējo uzraudzību. Tas parāda, kā režīms cenšas izdzīvot ārējās spiediena un sabrukuma riska apstākļos no iekšpuses. Vēl viens būtisks punkts ir atteikšanās no pamiera, pat parādoties vājuma pazīmēm militārā aparāta centrā. Režīma oficiālā nostāja joprojām ir neakceptēt pārtraukumu, neakceptēt pamieru un uzstāt uz pilnīgu kara izbeigšanu. Pēc viņu pašu vārdiem šī atbilde daudz ko atklāja, parādot, ka Teherāna baidās demonstrēt vājumu tieši brīdī, kad vadība šķiet satricināta. Tāpēc režīms pastiprina savu retoriku. Pat tad, kad operatīvā situācija liecina par kontroles zaudēšanu, tas vājina vadības spējas un palielina iespēju, ka tas, kas palicis pāri no struktūras, agir no improviso. Tajā pašā laikā Irānas uzbrukumi nav apstājušies, ir notikušas jaunas darbības pret mērķiem Persijas līcī. Katāra ziņoja par no Irānas palaistu spārnoto raķešu pārtveršanu, bet trešā raķeta trāpīja naftas tankerim, ko bija noīrējusi Qatar Energy. Nav bojā gājušo. Tika minēti arī uzbrukumi uzņēmumu objektiem Bahreinā un britu kompānijai Erbīlas reģionā. Tas parāda, ka pat ar šādām spējām režīms joprojām cenšas saglabāt savu spēju zastrēdēt kaimiņu valstis, rietumu uzņēmumus un strateģiskās intereses tuvajos austrumos. Ir vēl viens svarīgs aspekts. Karš vairs nešķiet tikai ārējās frontes jautājums. Materiāls liecina, ka revolucionārā gvarda izvieto kontrolpunktus, pastiprina iekšējo kontroli un cenšas novērst jebkādas lielākas iedzīvotāju kustības. Tas notiek tāpēc, ka režīms zina, ka centrālā vadība kļūst vājāka, risks nerodas tikai no ārēja ienaidnieka. Tas rodas arī no bailēm par nepaklausību, iekšēju šķelšanos un galīgu varas zaudēšanu. Savukārt ASV puses retorika arī ir kļuvusi stingrāka. Marko Rubio nosauca Abbasu Aragīšu par meli un uzsvēra, ka Vašingtona uzskata Irānas režīmu par radikālu un ilgstošu draudu. Savukārt Trumps atkal izplatīja pretrunīgus vēstījumus, vienlaikus saglabājot maksimālu spiedienu. Un norāda, ka apsvērtu pamieru tikai tad, ja Hormuza šaurums būtu atvērts un brīvs. Praksē amerikāņu vēstījums joprojām ir iznīcināt režīmu militāro draudu pirms jebkādām nopietnām sarunām. Viseksplozīvākais fakts šobrīd ir tieši šis. Revolucionārā gvarda turpina uzbrukums, taču vairs nerada iespaidu par stingru vadību. Tas visu padara vēl bīstamāku, kad augšgals pazūd, kad vadītājs slēpjas, kad vietējie komandieri nezina, kam atskaitīties, un kad režīms noraida pamieru
Pat tad kļūdu, pārmērību un haosa risks krasi pieaug. Šobrīd iezīmējās aina ar ievainotu, iedzītu stūrī un vēl neparedzamāku režīmu. Revolucionārā gvarde cenšas uzturēt karu dzīvu, taču tiek ziņots, ka centrālā vadības ķēde ir pārrauta un pamieru noraidīšana. Tā vietā, lai šķistu uzticama, tā arvien vairāk izklausās pēc varas atspulga, kas jūt, ka zaudē kontroli pār pašu centru.